Tajā mani YouTube skatītāji. Šodien mums neierasts auto ir, bet par to es pastāstīšu bišķiņ vēlāk. Man pāris mēnešus atpakaļ radās doma, kādam grib uztaisīt turbo mašīnu, kādam no street braucējiem. Un tad es uzrunāju Sabīnu un es saku, hei, man ir šī tāda doma, vai tu negribi 100 zirgus un 200 ņūdons vairāk? Un viņa teica, jā, labi, davai. Un tad šodien sērijā es jums pastāstīšu, kāda ir mana ideja un ko mēs te šodien taisīsim. Šis ir viņas iepriekšējais setups ar NPS4 ieplots kolektoru. Motors ir pilnīgi standarts, ir ielikts 240 grādu sadalens un principā tas ir arī viss. Tā kā, un tad ir nākamais mana doma. Šeit mums ir N55 turbačs ar visu kolīti. Viņš, protams, nedara MPS2 flancim. Te viss ir nozāģēts, apzāģēts, safitots, pieķerts, piemērīts. Tagad palika nometināt un liekam virsū uz mašīnas. Un tad jau taisam tālāk. Tā viņš plus mīnus te izskatīsies. Esmu piemetinājis caurulīti klāt uzvirpojis, piemetinājis, kur gaisa filtru uzmaukt virsū. Šīs te mums ir oriģinālais blow-off vārsts, kur mēs arī mēģināsim izmantot. Lai kamēr brauc pa ielu, tikmēr mums viņš darbojās tā kā normālai mašīnai. Bet tā kā iebrauksim trasē, uzspēdīsim podziņu un viņš visu laiku būs ciet. Lai mums maksimāli daudz gaisa visu laiku ir krosovs. Nākamais, kas būs jāuztais, būs motora kronšteins. Bet to, kā es darīšu, to es jums parādīšu tagad. Nu ko, draugi, taisīsim motoru kronšteinu, izmantosim 3D skeneri, Ainstar, noskanēsim šo te vietu, kur mums būs jātais kronšteins, uzrasēsim, izlāzerēsim, samitināsim un būs super. Tā mums izskatās ieskanēta šī te daļa. Tagad nākamais, cik mums pietrūks diezgan daudz datu punktu, kurus es neredzu, jo tur ir šaura vieta. Izcelsim ārā motoru, noskanēsim motoru, noskanēsim motoru kronšteinu atsevišķi, un tad visas trīs bildes saliksim kopā un mums būs laba vieta, pēc kā tad uzrasēt arī pašu kronšteinu pēc tam. Jā, uz bloku un uz pusrāmi salīmēt marķierīšu, lai programma pati atpazīst šīs te vietas, lai mēs pēc tam varam salikt kopā visas trīs bildes. Nu ko, motors ir ārā, pabeigsim skanēšanu un tad jau domāsim par turbo atplūdi. Bet pagaidām situācija tāda, kad jā, motors ir ārā, atskaites marķierīšu mums joprojām šeit ir. Pabeigsim skanēšanu, tagad šito pusi. Motoru pusi, un tad jau liksim kopā visu programmā. Tad parādīšu, kā tas viss izskatīsies. Nu ko, viss ieskanētais ir salikts kopā, tad mums tas izskatās šādi. Oriģinālās pieskrūvēšanas vietas šeit, buksa mums ir šeit, un tālāk jau liksim programmā un rasēsim kronšteinu. Tā kā drīz jau arī būs gatavs. Nu ko, laižam tālāk, gribēju jums pastāstīt dažas lietas par, ko es esmu izdarījis, kā uztaisīt. Šeit saliku jaunu špiļu, kas uzgrieznījušas kolektors. Kolektors smuki piemitināts no ārpuses, no iekšpuses saslīpēts. Tas ir gatavs pieskrūvēts. Nākamais par turbīnu ceļošanu izmantojam oriģinālo caurulīti šeit. Galā dara AN6 fitiņš, uzliek adapterīti no AN6 uz AN4. Un tālāk jau aizlaižam helu trubiņu līdz eļas spiediena sensoru vietai. Uzliksim arī ārējo eļas spiediena sensoru, lai mēs redzam faktisko spiedienu, nevis tikai lampiņu. Un tad nākamais šeit te mēs redzam nav normālas vietas, kur uzlikt silikonu, tāpēc uztaisīju adapterīti, kuru piemitināsim šeit klāt.
vai mēs varam uzlikt silikonu, tieši tas pats arī ieplūdēji. Par pašu veizgeitu šis te ir no Opeļa, jo oriģinālais darbojas ar vakumu, bet tas mums īsti nedara. Tad piemeklēju no Opeļa, viņš lieliski dara šeit oriģinālajās pieskrāvēšanas vietās. Nācās gan pārurt šo te urbumiņu, jo, lai izmainītu leņķi, mums augstā daļa nestāv īsti tā kā oriģināli stāvēja, bet tas mums īsti neko nemaina. Tad šeit te vienkārši pagarināts stienis, un tas mums te lieliski darbojas. Kā redzams, arī gatavs ir motora kronšteins, šāds viņš te izskatās. Ja tev arī tāds interesē, tad pie manis tādu var iegādāties. Esmu uztaisījis tādus vairākus, cik oriģinālais kronšteins vairs nedara. Un tad šeit mums paliek turbīnas atplūde, kur palaidīsim šeit te droši vien pa apakšu. Bet celsim iekšā motoru un skatīsimies, kā tad mums tur tas viss liekas kopā. Un tad nākamais par sajūgu es izdomāju, mums ir Zax Performance kurvis, M3 disks un Valeo vienmasnieks, kurš bija jau šīs te mašīnas vienīgais kurvis plug and playā nedara mums tur virsū, tāpēc viņš ir izfrēzēts, pārtaisīts, augstums sapasēts un paredzēts pīķītis kurvim ir pie 8,7 mm diska, kā mums šobrīd arī ir milimetri, mēs varam braukt pēc milimetra, tad jāmaina būs disks, bet tad skatīsimies, kā mums šajā te setupiņā mums tas viss darbojās. Sliktākajā gadījumā, ja viņš tur iespējams slīdēs, tad uzliksim keramisko disku un tad visam vajadzētu būt kārtībā. Tā kā šeit viss ir gatavs. Ceļam atpakaļ motoru un tad jau skatāmies, kā mums tālāk uztaisīt izpūtēju, kur mēs laidīsim intercooler trubas un tā kā sākam darboties. Nu ko, izlaidu garlaicīgo posmu, kā iecelt motoru, uzlikt kārbu, sajūgu pieskrāvēt. Jūs visi zināt, kā to žurkā izdarīt, bet parādīšu svarīgāko, ko es gribu jums pateikt. Tad, principā, viss ir gatavs, tūlīt rakstam basemapu un darbinam viņu. Šeit gaisa filtru atstāsim tepat apakšā. Maziņo KNN, 400 zirgspēku kūlerīts. Ļoti īsas intercooler trubiņas sanāca foršas. Ļoti skaists izpūtējs mums no mana sadarbības partnera 933 Motorsport. Kā vienmēr lielisks izpūtējs. Šobrīd taisa arī heatwrapiņus. Ļoti skaisti. Šeit izskatās, lai nedaudz samazinātu to karstumu motortelpā. Vienkārši superīgi. Atplūdīt arī gatavi ir. Šeit viss ir. Motora kronšteins arī ļoti skaisti izskatās. Ļoti patīk, kā šis setups vispār izskatās kopumā. Šķiļam klāt un laižam rīt uz Daino. Skatīsimies, ko šis turbo setupiņš spēja dot ārā.
Tā nu ar šo arī pagaidām video noslēgsim. Mums ir pagaidām jāizdara dažas lietiņas. Neesmu īsti apmierināts ar rezultātu, bet sākums ir ļoti labs. Vajag tikai pišķiņ beigas vēl dabūt klāt, bet to jau tad nākamajā video. Ko, draugi, video vēl nebeidzam, tomēr bija mums pāris problēmiņas uz Daino. Un viena no problēmiņām ir šis te bypass vārsts. Es izdomāju, ka autosportā principā tur nevajag to blow bypass pilnīgi vienalga. Tas tur visu tikai čakarē, tāpēc principā, ko mēs darām, izjaucam šito ārā, sadalām divās daļās un tad ieliekam rekur 6,8 mm distancerīti šeit iekšā un principā nobloķējam viņu, lai viņš mums visu laiku stāv ciet. Jo viņš ļoti labi darbojās, kamēr ir standarta spiediens. Bet tajā brīdī, kad mums vajag bišķiņu vairāk, tad viņu pušvaļā. Tā kā ieliekam distancerīti un viena problēma mums ir atrisināta. Un otra mazā problēmiņa mums ir šis te 3D printētais adapters. Uzsmidzināsim nekur lūgūdeni. Un to vajadzēja pārbaudīt jau pirms stenda, bet ja papūšam gaisa ieplūdē, tad viņš viss miljons mazās poriņās. Un es pat neiepūšu tur daudz. Šo te es jums parādīšu, kā es atrisināšu pēc brīža. Nu ko, beidzot ir tā diena pienākusi, ir apstiprināts projektiņš, kā laižam uz ekspertīzi un tehnisko apskatu beidzot. Ir palikušas 5 dienas līdz oficiālajiem drifta treniņam. Tehniskai dienai, tā kā mēģināsim paspēt visu te sadarīt. Tā, nu ko, beidzot Bembim ir dabūt apskate. Diezgan smieklīgi. Viss tas birokrātiskais aparāts, kas mums te notiek vispār, lai projektu varētu saskaņot, bet principā ir tā, ka vienu pašu kronšteinu vienam pašam dzinēja stiprinājumam projektu uzrakstīt nevar. Viņš tāpat skaitās kā dzinēja maiņas projekts un šāda te pārbūve prasa visas eko normas, un smieklīgi bija tas, jā, kad principā M52 šis te 2.8 nāca katalizatori, līdz ar to man viņu te vajadzēja, un beigās nekur ir draugs katalizators. Nācās iemetināt katalizatoru, un šobrīd mašīnai ir apskata, viss ir kārtībā. Vēl kas man likās smieklīgi, tad tā kā aizbrauc uz tehnisko ekspertīzi, kopā ar apskati, un tu nevari iziet apskati, kamēr tev nav ekspertīze, bet tu nevari veikt ekspertīzi, kamēr tev nav apskati. Labi, šī samā ielika 3 divniekus, viens bija par vienu šarnīru, aizmugurē nebija stabilizators stienes, un flanči bija uzlikti riteņdiskiem. Un smieklīgi bija tas, kad tu nevari nenāk tehnisko ekspertīzi veikt, kamēr nav novērsti šie te bojājumi. It kā liekas smieklīgi jāiztur, viņiem prasīja, kāds tā nākās. Tāda mums te ir tā birokrātija Latvijā. Čakars nenormāli milzīgs, bet izgājis cauri tam esmu. Mašīna šorīt ir legāla, viss šeit ir legāls. Tā kā forši, milzīgs darbs ir padarīts, nenormāli milzīgs. Tad beidzot ir pagājuši 2 mēneši, un man ir atnākusi paciņa, kuru es gaidīju ļoti, ļoti ilgi. Varam vaļā, skatāmies, kas tur iekšā ir. Tik tālu esam ticis. Šeit droši vien ir viens adapters. Šeit ir otrs adapters. Te ir vēl trešais adapterītis. Un te ir R32 ieplūdes kolektors. Priekš Mareka ātri izpakošu no plēvītēm, tā parādīšu arī jums. Tā, šeit M50 N55 adapterīts, alumīnija lējums. Tā ļoti smuki izskatās visām blīvi vietām. Laikam ir dažādas stiprinājuma vietas tām dažādām sliedēm. Izskatās diezgan forši. Man ir 2 M50 šeit. Vienu liksim tad šim te Bembim. Viens būs uz tirdziņu. Paņēmu arī vienu M54 uz tirdziņu.
Tā kā, ja tev interesē, tad ir 2 varianti. Vari mēģināt uzsūtīt Prosaka Performance, vai vari no sākuma uzjautāt man, varbūt man kāds vēl būs palicis. Un tad šeit ir R32 ieplūdes kolektors, 2-daļīgs. Foršs tam kolektoram, ko daudz nepiedāvā, par cik viņam ir 3 cilindri tālāk viens no otra un dažādi ieplūdes garumi. Tad šeit mums arī ir viens īsāks, viens garāks, kas īstenībā diezgan forši izskatās. Nu, iekšpusē kaut kā tā, tur pie tiem lējumiem, tur, protams, pats varētu piestrādāt, bišķiņ tur uzskaistināt to visu. Bet kopumā īstenībā salīdzinot ar 3D printētajiem adapteriem, šis variants ir, man viņš īstenībā ļoti patīk. Nu, jā, mīnus, nezinu, varbūt tikai šoreiz, bet šo pats viņu gaidīju 2 mēnešus. Šis būs labs risinājums, kā atrasināt 3D printēto adapteru problēmu, ka viņi tur ļokās šķobjās, nevar normāli pieskrūvēt, viņi tur laiž garām gaisu. Bija man viens bija šis auto, otrs arī turbo auto, kuram arī bija līdzīga problēma. Presējot sistēmu, gan nekas tur nerādījās, bet aizbrauc uz standu un tur vispār neko nevarēja iepūst. Tā kā forša alumīnija adapterīts par šo te naudu. Es domāju, ka viņš ir līdzīgā cenā sanāk kā 3D printētais. Tā kā kaut kā tā, mocam versu. Un turpinām mūsu problēmu sēriju. Mēģinu uzlikt adapteri. Tātad pieskrūvēt es viņu pieskrūvēju. Tad es uzzināju, ka man vajag MP4 sliedi. Un viņiem ir spiediena regulators filtrā, tātad jāmaina ir arī filtrs. Un nākamais šeit man pietrūkst 15 mm līdz skrūvju caurumiem. Viens ir degvielas trubiņa būs jāplok pienākošā. Un otrs šeit gals principā atmetās pret karteru ventilāciju. Būs jāuztaisa bišķiņ īsāk, tā kā maucam tālāk. Vēl viena lieta. Sprauslas būs otrādāk. Viņām būs konektori šitajā pusē, nevis šitajā pusē. Līdz ar to arī šai te sliedītei visi šie te konektori būs jātais vāciņš vaļā un jāapgriež otrādāk, lai var uzsprost virsū. Ir ko paņemties, bet vismaz nebūs 3D printētais. Tā, nu turpinam sēriju ar, kas mums vēl šajā gadījumā ir jāpārtais. Tātad sliede ir noīsināta, te vairs karteru ventilācijā nematās. Otrā pusē pienākošo trubiņu es palocīju. Nākamais, ja tev ir oriģinālās sprauslas, kas ir, cik viņas tur bija 63 mm garumā, tad te jāliek apakšā distancers ir. Bet manā gadījumā, par cik man ir 49 mm sprauslas, tad es noņēmu no apakšējos adapters, kas man iepriekš bija. Bet tad tā sprausla neguļās tā kā līdz galam iekšā. Tur ir 6 mm šķirbiņa un tad uzvarpoši 6 mm distancers, lai tā sprausla pieguļ piespiežās un lai viņai nav iespēja izlekt ārā no sliedes kaut kādā variantā. Tā kā, nākamais piemērīja apmēram, kur šeit šādi te uzliksies šis te štekerīts. Un te vienam kronšteinam te ir bišķiņ jāizslīp ārā robiņš, lai te vadi neberžos klāt. Tā kā tas vēl bišķiņ jāizdara. Tā kā gluži plug and play šis risinājums nebūs. Tā, nu adapters ir uzlikts. Principā vairāk tur nekāda problēma nebija. Šeit tad viss te ļoti smuki izskatās. Sprauslām štekerīši arī visu salien virsū. MP4 degvielas filtrs. Laižam atkal uz Daino. Skatīsimies, ko tu mēs varam dabūt ārā no šitā setupiņa. Priecīgā seja. Ko ar šo arī noslēdzam mūsu sēriju. Atstājam street klasē nepieciešamos zirgus un ņūtonus. Varēja arī tur 320 uzpūst 520 ņūtonu vispār bez problēmām, bet bišķi pagriez atpakaļ. Jo streetam mums vairāk nevajag. Tā kā mums priecīgā saimniece. Stresēja,